Labrīt! Labrīt, YouTube! Labrīt, sestdienā. Jā, šodien ir sestdiena. Šodien filmēsim brīvdienu vlogu. Šodien un rīt. Kā tu jūties šorīt? Labi. Vispār šorīt bija jābūt darbā. Kāpēc tu neesi darbā? Es nogulēju. Bet šodien ir sestdienas, un tas ir mans choice. Bet es neesmu darbā. Es atpūšos mājās. Tā kā es esmu šodien mājās, es taisīšu brokastis. Es domāju, es uztaisīšu tādas mazas piciņas. Jā? Te es tev uztaisīšu kafiju, un tad es iešu taisīties. Es ieliku, nomazēju kartupeļus, ieliku viņus vārīties, sagriezu uz besiņu un 4 karbonādus, jo man būs 8 piciņas, bet dēs beidzās. Un mums arī vesīri. Jūs iepriekšējā video prasījāt, kā jūs turpināt savas attiecības. Man liekas, ka šīs ir tās mazās lietiņas, pieņemsim, šodien ir sestdiena. Mēs abi esam mājās, un mēs piecinamies reizē, un nevis Evijai. Es lieku Evijai taisītājs vai kaut ko tādu, bet, es pats piesakos. Man liekas, tās mazās lietiņas, kad arī viņi var atpūsties. Es esmu tomēr mājās, kāpēc gan, lai es neuztaisītu savu. Visiem, kas prasīja, jā, sakiet saviem boyfriendiem, lai pastāst šito. Tās ir tās mazās lietiņas, uztaisiet savai meitenei arī ēst brīvdienās. Jo jūs esat nogurs, bet ne tik ļoti, lai vienreiz uztaisīt nedēļā ēst. Saņematies. Labrīt vēlreiz no manīm. Es iztos vienkārši brīnišķīgi, bet to mēs tūlīt savadīsim kārtībā. Kā var dzirdēt, Mareks cītīgi taisa brokastis mums. Un es mēģināšu uzkrācoties un iztaisnot matus. Ja kādam ir jautājumi, kāpēc es to daru guļamistabā, es to visu laiku darīju vannas istabā, bet tad, kad es krāsojos, man vajag būt ļoti tuvu spogulim. Un mans ēders šobrīd ir izaudzis tik liels, ka tas ir grūti, un mans ēders spiežās izlietnē iekšā. Līdz ar to man vajadzēja pārvākties ar mazo spogulīti uz guļamistabu pie loga, un tas ir tas, kā es šobrīd dzīvojos. Ja es iztos vairāk pēc cilvēka, man vēl mati ir jāiztaisno, bet to es izdarīšu. Tagad jāpagaida, kad kartupeļi izvārīsies, gaidam. Viņiem ir jābūt izvārījušiem tā, ka viņi nav pārāk mīksti, bet tu vari viņus viegli iedurt dakšiņu, tā lai jo viņus vajadzēs saspiest. Kad tas izdarīts, es paņemšu visam uzbēršu mazliet kaut kādas garšvielas. Es sāļu it kā piebērnāt, ka es vārīju kartupeļus, bet pieņemies vēl bišķi uzbēršu, tad vēl kaut ko un likšu gaļu un sieru un lieku cepeškasnī. Tā izstās mūsu piciņas, kad viņas ir pabeigtas, es izņēmu tikko ārā. Tā izstās. Varbūt tad nākamais es darīju tā, ka es ieliku kartupeļus bišķīt ar to ventilātoru, lai viņi tā kā paliek tāda kraukšķīgāk un cietāk. Un tad pēc kādu laiciņu uzlikt tēsu un sieru, bet tā izstās delicious. Ani, var nākt ēst? Jā. Let's go. Mareks mums šodien brokastīs kaut kādas brīnumus ir sataisījis. Kartupeļu brokastīs, something new. Šorīt uzvilku tīru kraku, ēdu jogurtiņu un jau notašķīju. Karsti. Karsti. Tiem pašiem kartupeļiem prasās vairāk garšā, bet tā nav. Jā. Labi apetīti mums. Ar majonēzi dot iešīgā. Un ar jums mēs tiekamies just un vēl. Mēs paēdām, un tagad es apēdīšu savu saldo. Es ēdīšu. Let's go, dude. Šī ir Mareka otrā meitene. Everybody, what? Viņam ļoti patīk ar viņu pavadīt laiku, ļoti, ļoti daudz. Ne? Wow. Mēs esam mašīnā, un šī brīža plāns ir braukāt visus veikalus, jo mums mājās ir vai nu nekas, vai nu gandrīz tūlīt beigsies. Nu jā, braucam. Jā, Mareks dabūja sodu par parkošanos. Jauns maksājums, saņēmējs. Liepājas pilsētas pašvaldības policija. 1-0. Jā, cik? 30 eiro. 12. Are you happy? 12. Mērā mēs pabeidzām iepirkties. Pārsvarā nopirkām snakus un snakus. Tagad mēs braucam tālāk
uz rietumu centru. Nodomu drogām, Rīdī. Varbūt Baltika datu. Jā, jo mums, mēs jau ridīgie YouTuberi. Bet tad, kad Mareks montē video, viņš montē tajā Adobe Premiere Pro? Jā, un tur vajag nenormāli daudz atmiņas, un tā kā viņš montē, viņš tur grūž iekšā visus mīmus, visus specefektus, visu, ko var iebāzt. Un līdz ar to mums visu laiku rādās, ka nav vietas, un mums vajag vai nu cieto disku. Vai nu USB, es vienkārši domāju. Jā. Vai ir kaut kas jauns? Kaut kā te Rimī vispār viņi neatjauno. Arī Rimčakā bija successful iepirkšanās un drogās. Tu gribi šito ten? Super. Mēs izdarījām arī visu kurzemē. Es visu laiku aizmirstu nofilmēt kaut ko, ka mēs esam veikalā, bet tagad nākamajā veikalā es apsolu kaut ko nofilmēt, jo mēs braucam... Kāds viņi pavarot tajā. Tad uz tepiķi. Ko tu meklē? Ir tāds džips, ka es visu laiku meklēju 34. Skyline. Te ir kaut kur džips, un es izdomāju, kā es varu uztaisīt pats savu Skyline mašīnu. Damn, that's kind of fire. Yeah, we're taking this one. Vispār varbūt treasure hunt, tas ir Bumblebee. Tas nav... Jums dažreiz tie, kas zina, ja kāds pērk, jums jāstāst tie apakšā varbūt tāds pelēks vai zelta simboliņš. Un ja tur ir tāds, tas ir really good. Bet viņš var būt tikai special mašīnītēm. Nu, ne special, bet tikai dažām no mašīnītēm viņš ir. Man tāds ir, bet man ir zelta. Mēs beidzot esam sapirkušies visu, un ko mēs tagad darām? Braucam mājās. Mājās parādīs halu. Yes, sir. Plānu maiņa. Vīdīs tā, vai viņi grib staigāt. Let's go. Vai tev ir augsti? Nu, nav augsti, bet nav silti. Bet droši vien pēc tam paliks augstāks jau, jo mēs iesim tur. Jā. Kas tur ir? Es vispār neesmu gatava pastaigai, bet mums ir siltas šokolādītes vismaz. Ko tu vispār paņēmi? Es paņēmu karameļu šokolādi. Ko tu paņēmi? Es paņēmu... Balto riekstu šokolādi. Jā, balto riekstu šokolādi. Pāzi. Bet mēs dodamies staigāt līdz brīdim, kamēr es nosalšu. Mēs jau pēkšņi kaut kādā veidā atrodamies Hesburgerā. Tas ir kārtējā plāna maiņa šodien. Happens. Mēs paņēmām lielo megaburgeru komplektu un vienu sierburgerī ar gurķmērci un fanti. Ko tu ēdīsi? Arī ar paprikas mērcīti un zero koli. Un vēl es gaidu, ka man atnesīs veģetāro burgerīti. Šodien ir sestdiena un mums būs jauns video. Tagad domājam aprakstīt kādu uzrakstīt. Kur rādās, ja noteikti augšuplādā 18% vēl 11 minūtes. Tā kā droši iet iečko iepriekšējo video. Neesmu noskatījies, noteikti aizēju noskaties šo video, kur te man šeit stūrītī būs. Jo es nezinu, es pat viņus redzēju jau kādas 3 reizes, un man nevienu reizi nav bijis tāds, ka man apnik viņu skatīties. Man ļoti patīk, kā Mareks viņu ir samontējis. Ja jums patīk, super, bet no manīm jūs tādu montāžu nedabūsiet, jo es neesmu gatava mācīties tā montēt. Mēs beidzot esam mājās, un no visiem veikaliem mēs izbraucām 1:30 mājās, un tagad jau ir 5 pāri. Un mēs tikai šobrīd braucam mājās. Visa diena sanāca pa veikaliem, bet parādīšu jums, ko mēs nopirkām. Video ir ielikts, lai viņš publicējās. Rāda vēl 2 minūtes. Bet es arī ieliku TikTok storijā, so piesako mums TikTokā, lai jums reizi katru reizi, ka mēs publicēsim jaunu video. Un arī YouTube piesubscribe un ieslēdz tos notifications ān, lai tu zini, kad ir jauna video. Skolā vai arī runāju pretī skolotājiem. Es atceros, ka tu teici, ka rādam nepēc krāslas galvā. Nu jā, bet tā bija viena trīsa, kad es tur saku. Jā, forši ir, jā. Bet tagad jau ir 8 vakarā, un
mēs esam pačulojuši, ieķēruši napiņu, sakārtojuši mājas, izsūkuši, sakārtojuši, un tagad mēs filmēsim TikTok laivu. Un šajā TikTok laivā mēs zīmēsim viens otru. Arī mēs gribējām pamēģināt, tāpēc mums ir krāsas, mums ir otas, kanvas. Ņemsim šādu otu. Šis looks terrible. Es pieliku matus. Sāku krāsot. Man nav melns uzots. Kāds tāds? Tas ir melns. Tas nav melns, tas ir brūnas. What? Tas ir melns. Aiztaisāts. Making an elephant out of a mouse. Dārī, kā saka, mēs tikai vienu palaidiet, un taču man tragic. Visi saka tragic, man ir. Kāpēc man ir melns uzots, Hanī? Hanī, tev ir reāli melns uzots? Man nav melns uzots, man ir brūns uzots. Tās nav brūns uzots. Tās ir brūns uzots. Viņai ir marek brūnas. Redzi, visi saka, man ir brūns uzots. Tev reāli nav, viņi tev reāli dzīvē nav. Man ir brūnas uzots. Man pat produkti, ko es lieku uz uzocīm, ir brūni, Hanī. Labrīt svētdienā. Šobrīd ir 11:30. Mēs jau kādu laiciņu esam augšā, bet mājās es esmu viena pati. Pirms dažām dienām Marikam zvanīja viņa mamma un pateica to, ka svētdien viņam ir jābūt 11:30 gatavam, ka viņi kaut kur dosies ar tēti un viņas ommas draugu. Man nav ne jausmas, kas tur notiek, arī Marikam nav ne jausmas, kas tur notiek. Es pieļauju, ka Mariks būs kaut ko nofilmējis, bet ja nē, tad viņš vienkārši pastāstīs atbraucot mājās. Es iztaisnošu matus, kaut ko drusciņu uzlikšu uz sejas, lai es iztos vairāk pēc cilvēka. Tad es noteikti gribu paēst. Tad es domāju, ka es varētu jau sākt montēt šo video. Es vakar uzliku uz datoru visu vakardienas safilmēto materiālu. Līdz ar to es varētu sākt viņu montēt, lai iet uz priekšu lēnām. Jā, tad šodienas plānā ir tā pastaiga, kā jūs iečilot mājās, uztaisīt vakariņas. Es turpināšu taisīties, un ar jums tiekamies jau pavisam drusciņ vēl. Manas maizītes ir gatavas, es esmu ļoti excited viņas apēst. Es paskatīšos YouTube, kamēr es ēdu, un jā, tad jau tiekamies drusciņ vēlāk, kad es atkal ko darīšu. Mareks ir atbraucis mājās, viņš ir super priecīgs, super hyped. Šeit footage no viņa rīta. Šodien ir diena. Māma izdomājuši kaut ko braucam kaut kur. Mums atrados drift ārēn. Ej, tu! Īvar, tu esi laimīgs? Ko? Laimīgs? Nē. Oh my god. Vai tas ir Niknav drift pārs? Ej, tu no! Šodien skaitās vīriešu diena, tā kā pēc vecajām tradīcijām vai kaut kas tāds. Mamma, mani tēti un tā kā opi, opi atveda uz drift halli, ej tu nos. Es te ļoti ilgi gribēju atbraukt ar džekiem, beidzot te esmu. Mums ir Niknak 36. Mums ir tik smuks 34. vai 30. īsti nezinu, bet oh my god, jaudīgi. Un tād, protams. Lielas paldies manai mammai. Shoutouts tev. Šis būs jaudīgi. Esam saģērbs. Tūlīt sāksim braukt. Sajūta? Tāds mačs kā tev noteikti. Kāda tev jūta sajūta? Es izvēlējos savu tačku. Let's go, dude. Paldies mammai.
Mēs vienreiz izbraucām, es teikšu, ka most definitely man vislabāks tāds, I ain't gonna lie. Kāds tavs domas? Kāds tavs domas? Mēs te tagad nākam braucienam liekam līkums. Uz ko mēs liekam? Uz pītaku. 5 eiro? Jā. Es saku, ka stabilais uzvarēšu. Jo man reāli, man liekas, man ahu Jens sanāk, es nezinu. Tagad no Drift Halls esmu atbraukuši uz Dog Beats māmu izmaksām uz ēdienu W māmu. Es tagad esmu mājās, liels paldies māmai, man ļoti patīk drift ārē. Es saku, mēs visu laiku gribējām ar draugiem samesties un aiziet, bet kā mums kaut kā nekad nav sanācis, un tad māma šodien mums aiziet, un es teikšu, ka 10 no 10. Honestly, I love it. Super. Un man liekas, ka man īstenībā ļoti labi arī sanāca. Es nezinu. Professional. Ierakstiet komentāros, vai man labi sanāca, bet man liekas, ka man ļoti labi sanāca. Es reāli braucu tajos visos ārējos boksos. Vienīgi pēdējā līkumā man nesanāca, bet pirmais līkums, tad kaut kāds 4., 5. tie sanāca man vienkārši katrā boksā ar aizmuguru līdz riepām. Pēdējais līkums man nepatīk. Jo tur bija tāda ļoti stulba pārēķi par no viena līkuma, brītīgi strauji jāiet tā otrajā. Tur man nesanāca, bet pārējā līkuma, I would say I'm a professional. Let's go, dude. Tika atvesta piciņa mājās. Ja kāds to teica, nopirkšu šaudauts tētim. Paldies, Marek tētim. Vienīgi Es montēju video. es sajaucēju, bija domāt plānā šampiņonu pits, bet šitā ir tā, kas bija domāt mans mammas brālim. But oh well, tā sanāca. Mareks paņēma nepareizā. Jā, diemžēl. Bet tāpat paldies par pits. Jā, ko mēs tagad darīsim? Mēs ēdīsim un, es nezinu, iečelosim. Kaut kad jau Evija vakarā grib iet pastaigāties. Es domāju, ka mēs varētu, ka saulrēdz būs. Nu, labi. Actually, pamēģināt aiziet uz viņu. Ko tu dari? Viņš ir atkal pie savas otrās meitenes, a.k.a. šahs. Un man nav ko darīt. So, es izdomāju, ka es varētu atkal kaut ko uztamborēt. Jo man ļoti patīk tamborēt, bet tā ir tāda aktivitāte, kurai es pieslēdzos, un tad es to daru vairāk viens pēc kārtas, un tad es atkal nolieku un aizmiršu par to uz ļoti ilgu laiku. By the way, es vinnēju checkmate, dabūju tikko. Māma nodarbojas ar labdarību, tā kā sirds siltumdarbnīcu, kur ir viņa atdeviši kaut ko ar agru par ātri dzimušiem bērniņiem, un es arī tur ik pa laikam piedalos ar 8-kājīšiem, jo tiem bērniņiem vajag 8-kājīši, jo viņiem tās kājas asociējas ar, kā sauc? Nabas saiti. Asociējās ar nabas saiti, un man te ir vairāk iesākti, nu labi, te ir daži pabeigti, un tad man ir iesākti, un es varētu pabeigt tos. Esam mašīnā. Ir bez 26, un mēs braucam kur? Saulrietu. Mēģināsim paspēt, jo Evija tur atkal nočamājāt savu ģērbšanos, protams. Tāpēc, ka ir grūti apģērbties ar milzīgu vēdru. Paņem vairāk laika. Vispār atrast, ko vilkt, tas jau paņem vairāk laika. Bet sākt ātrāk ģērbties, tāpat nekad nesā. No. Bet, anyways, mēs braucam uz molu. Ar mašīnu mēs braucam līdz molam, lai mēs paspētu vispār. Un tad tur molā pa jūriņu mēs pastaigāsim. Yes? Jā. Mēs esam pie jūriņās. Very beautiful. Mareks pukst un sten, ka mēs atkal bišķi nokavējām saulrietu. Bet es saku, mēs nenokavējām. Looks very beautiful. Bet bija vēl varbūt vairāk beautiful. Nu jā. Mēs esam mājās no saulrietiņa, no pastaidziņas, no veikaliņa. Un tagad mēs iesim pie maniem vecākiem, iedzert kafiju, satikt viņus.
Bet, nu, to es nefilmēšu, jo manējie nevēlas būt internetā. Ko mēs darām? Mēs taisīsim. Laivu again. Jā. Ko mēs darām? Mēs taisam TikTok laivu un uztaisījām skaists ķiploku mazītes. Mēs atradām TikTok kā Evijas dvīņu. Pagaidām. That's for real, Evija. Mēs tikko pabeidzām laivu. Šis bija vienkārši crazy laivs. Jūs nācāt vienkārši visu laiku cilvēki. Jā, mums bija, pagaidiet, mums bija pīk, tā kā visvairāk skatījās 139 cilvēki. Mēs vienu laivu laikā dabījām pāris 100 sekotājiem, 60,000 pāris sirsniņām. Tas ir insane. Šodien jūs reāli gājāt crazy. Lielas paldies par to jums visiem. Es nezinu, mūsu ķiploku maizītes pārspēja viss. Šis ir noteikti bijis labākais laivis, kāds mums ir bijis līdz šim. Jā, mums bija average skatītāji, bija 103 pārās, mums ir laika 20, 30. Jā. Šis bija insane. Reāli liels paldies jums visiem. Thank you, un tā palielam arī beidzās mūsu brīvdienu vlogs, tā? jā. Tagad Šodien bija chill diena. Mēs uztaisījām vakariņas man. Pusdien vakariņas, bet tā... Mareka pusdienas rīt darbam. Bum, pusdien darbam. Ja es viņam piedāvāju taisīt vakariņas, viņš teica, ka viņam būšot labi ar pitu. Un tagad jau no man šis ir pēdējais, jo rīt jau bija filmēs outro un es jau būšu darbiņā. So, nospēdiet laiku, subscribojiet un tiekamies nākamajā reizē. Atā jums no Mareka. Jā. Čau, YouTube. Ir Hello. 2 nedēļas vēlāk. Mēs filmējam outro šim video. Notika notikums un Jā, pagājušajā nedēļā mums nebija video, jo notika notikums. mēs vairs neesam divatā. Jā, mēs vairs neesam divatā. Re, kur mums ir kaut kas no trešās personas. Pašlaik seņu vēl nerādīsim, bet jūs gan jau saprotat, kas ir noticis. Bet paldies, ka nostījies šito video. Paldies, ka tu biji pacietīgs un nedēļu gaidīji. Uzspied like. Subscribe un tiekamies nākamnedēļ. Yes, sir. Tadā! Arā!